Labdien, cienījamie skolotāji, cienījamie kolēģi. Eksāmena priekšvakarā, tā teikt. Ceru, ka izdevies skolēnus godam sagatavot tos, kuri kārtos eksāmenus, un ceru arī, ka jūsu skolēniem ļoti labi ar to veiksies. Šodien mēs tiekamies noslēdzošajā seminārā par skolēnu vērtēšanu, tātad, kas šogad notiks. Tātad šajā seminārā es aicināju 5 skolotājus dalīties ar savu pieredzi, kā viņiem ir veicies ar dažādiem skolēnu vērtēšanas aspektiem šajā pēdējā mācību gadā, ņemot vērā, ka, protams, mums vērtēšanā ir bijušas, vērtēšanas sistēmā ir notikušas izmaiņas. Tātad, kā jau parasti, arī šis seminārs tiek ierakstīts, vēlāk būs arī pieejams noskatīšanās tiešsaistē. Mani sauc Edijs Freimans, es esmu valsts metodiķis fizikā, bet, kā jau minēju, man ir šodien paveicies, ka ir pievienojušies lieliski skolotāji, profesionāļi, kuri dalīsies arī ar savu pieredzi. Un īsumā atgādināšu, tātad, kāds mums šeit ir šodien tas saturs. Tātad vispirms būs stāstījums no Ludmilas Belogrūdovas. Viņa ir Rīgas 40. vidusskolas skolotāja, un viņa vairāk pastāstīs par to, kā ir veicies ar tematisko plānu izveidi un kā tie ved uz šo te arī gala vērtējumu, jeb pārbaudas darbu. Tālāk Rīgas valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Ata Krūmiņa dalīsies pieredzē saistībā ar diagnosticējošo vērtēšanu. Rīgas valsts 2. ģimnāzijas skolotāja Kristiāna Rancāne pastāstīs par to, kā izmanto laboratorijas darbus gan formatīvajā, gan summatīvajā vērtēšanā. Tālāk Jānis Bukins, kurš ir Siguldas valsts ģimnāzijas skolotājs, dalīsies pieredzē ar temata noslēguma pārbaudas darbu veidošanu. Un visbeidzot, Kārlis Daģis, kurš ir Jelgavas valsts ģimnāzijas skolotājs, tad pastāstīs, kā skolēniem vērtējas prasmi skaidrot dažādas parādības, izmantojot tieši Ņūtona likumus. Un tad arī sāksim. Tad došu vārdu pirmajai runātājai Ludmilai Belogrūdovai. Edī, es vispirms gribu pateikties tev par to, ka tu tur rūpi par fizikas skolotājiem, un īpaši paldies par platformā skolo.lv skolotāju istabu, jo tas ir tik ērti, ka tu zini, ka konkrētajā vietā ir kaut kādi atrodami materiāli, ka jebkurā momentā var ieiet ar tiem iepazīties, un runājot par šo dienu, tā kā šo savu mazo prezentāciju es uztveru kā tādu sarunu ar draugiem, ar kolēģiem, dalīšanos pieredzi, aptuveni, kā man iet, ko es daru, ko jūs darat, jo kurš no jums tā kā teorētiski nezin, kā tam būtu jābūt. Bet, Edī, paldies tev liels, ka tu organizē šos ikmēnešu seminārus, un mēs varam tiešām dalīties pieredze. Gatavojoties semināram, es atcerējos, kā 3 gadus atpakaļ, kad es biju jauna un naiva, es gatavoju nodarbību par tematisko plānu veidošanu skolotāja profesionālās pilnveides ietveros. Un atgādināšu, ka labā ziņa ir tāda, ka, ja mēs runājam par tematiskiem plāniem, neviens oficiāli tā kā nav definējis, kā tiem jāizskatās. Un risks ir tajā, ka katra skola var savus lēmumus pieņemt par to, kā tiem plāniem jāizskatās. Es strādāju ļoti labā skolā ar ļoti saprotošu vadību, un mūsu skolā tematiskais plāns, kas mums jānodod mācību gada sākumā, izskatās aptuveni šādi. Tad vienīgais, ko mēs tur pamainām, ir mācību gads, jo pa lielām nekas jau nemainās. Tad tematiskajā plānā šeit ir norādīts burtiski temati, un mums jāparāda izpratne par to, pēc kādas programmas mēs ejam. Bet skaidrs, ka ikdienā, lai mācību process būtu efektīvs, mēs plānojam krietni rūpīgāk,
Un tad no tas 3 gadus atpakaļ savas prezentācijas es atcerējos, ka mēs runājam par tiešo plānošanu un atpakaļvērsto plānošanu. Un vakardien, gatavojoties semināram, es uzdevu sev jautājumu, kāda ir mana pieeja plānošanai, vai tā ir tiešā plānošana, respektīvi es skatos, kur ir tēma, saturs, kas man jāiemāca, es darīšu to un to, un tad, kad es to visu esmu izdarījusi, es domāšu, kādu kontroldarbu tad sastādīt un kā to sasniegt un novērtēt. Ja? Kā trūkums šīm ir, kā tie mērķi un vērtēšana var tā kā neatbilst aktivitātēm, un uzsvars skolu 2030 bija uz atpakaļvērstu plānošanu, respektīvi mēs vispirms domājam, ko mēs gribam iemācīt mūsu skolēnam, un pēc tam jau tā kā izvēlamies atbilstošās aktivitātes. Un tad, kad es ieliku chatam GPT šo jautājumu, izskaidro man lūdzu atšķirības starp tiešo plānošanu un atpakaļvērstu plānošanu, chat GPT man tai atpakaļvērstai plānošanai salika tikai plusus, kā tas palīdz mums koncentrēties uz skolēniem, tas palīdz mūsu skolēniem apzināties mērķus un sasniegt, tam es visam piekritu. Bet es šeit saskatu tādu vienu risku, ka ja es pirms sākt mācīt tēmu jau zinu, kādi uzdevumi būs kontroldarba, it kā tā būtu jābūt, ja? Tad vai nav tā, ka neapzināti mēs liekam akcentus tieši uz tiem uzdevumiem, kuri tiks iekļauti pārbaudas darbā? Līdz ar to man pēdējos gados ļoti patīk ar kolēģiem ar pārbaudas darbiem. Piemēram, pagājušā gadā es devu fizika 1 pārbaudas darbu, un tad ir tā, ka tu skaties, tev liekas, Dievs, tas pārbaudas darbs ir tik viegls, ko tur manie, protams, viņu izrēķinās. Un tad tu redzi, ka šīs darbs varbūt īsti nesakrīt ar tavu stilu, kā tu māci, un skolēniem tas dažreiz sagādā grūtības. Bet šī prakse man ļoti patīk, un mēs, piemēram, ar manu kolēģi Irinu Ņižovu no 72. vidusskolas ļoti aktīvi dalāmies vienā ar otru ar darbiem un skatāmies, kā mūsu skolēni tos ir izpildījuši. Respektīvi, tai atpakaļvērstai plānošanai es arī redzu zināmus riskus, vai zinot, ko mēs iekļausim pārbaudas darbā, mēs nevedam skolēnus uz to. Bet šeit, protams, runa iet par višķi plašākiem mērķiem. Un tas, ar ko es gribu padalīties, manis slaidē, saprotu, šobrīd izskatās absolūti kā vizuāla vardarbība, un jums noteikti nav jālasa. Es varbūt padalīšos burtiski ar savu pieredzi, kā mūsu skolā šī plānošana ir organizēta. Ja? Tātad pirmā tā plānošanas pakāpe ir, kā no mums pieprasa liela sadalījuma pa tēmām, tematisko plānu. Katra semestra sākumā mums jānosūta vēstule skolēniem, viņu vecākiem un administrācijai, pastāstot par to, kādi ir plānoti pārbaudas darbi, noteikti tas jums arī ir. Un tad es ķeros pie pašas plānošanas. Vēlreiz, es nezinu, vai tas, kā es plānoju, vai tā ir atpakaļvērsta plānošana, vai tā ir tā kā tiešā plānošana. Man liekas, ka tas ir kaut kāds Frankensteins, kas izveidojies pieredzes, izkristalizējies vairāku gadu pieredzes rezultātā. Un parasti es kombinēju šīs pieejas un tomēr sāku ar kaut kādu laika sadalījumu, jo tas, ko es redzu plānošanā, ir vairāki aspekti. Viens aspekts ir saturs, ja, tad, ko mēs gribam iemācīt, laiks, un šeit es redzu to fokusu uz skolēnu, jo tad, kad mēs plānojam, cik ilgā laika kādu saturu mēs iemācīsim, īstenībā mēs jau skatāmies uz tiem saviem skolēniem, redzam viņu sev priekšā un domājam par to, ko mani skolēni šajā laikā ir spējīgi uztvert un uz kādu saturu, uz kādām prasmēm un ar kādiem uzdevumiem es likšu akcentu, lai vest savus skolēnus uz mērķi. Un es teiktu, ka to mērķi man nekad neizdodas realizēt programmu pilnībā. Es nezinu, vai es esmu lēna, vai programma ir bišķiņ pa dziļu, vai tas ir kaut kas nesasniedzams, uz ko vienmēr jātiecās, bet katru gadu man jāpieņem iekšējais kompromiss par to,
teiksim tā, kuras lietas es izcelšu un akcentēšu vairāk, un kuras lietas es varbūt neiekļaušu. Un es esmu no tiem skolotājiem, kas vairāk strādā pie bāzes, prasmēm, zināšanām. Ja? Es par to, lai iedziļinātos vairāk un kaut kādas satura vienība ietvaros strādāt pie tā, lai attīstītu dažādas prasmes un iedziļināties, nevis kaut kādā mazajā laika intervālā izņemt pēc iespējas vairāk. Ja? Tad savā Google diskā es izveidoju šādas mapes. Parasti es tur iekopēju kaut ko no iepriekšējiem gadiem, bet man tā ir ērti, kad es zinu numerāciju pa stundām, zinu, ko es tajās stundās ņemšu un arī kuros datumos tas ir paredzēts. Un šeit es dažus vārdus gribu pateikt arī par vērtēšanas plānošanu, jo tas viennozīmīgi iet kopā ar tematisko plānu. Un es atceros, dažus gadus atpakaļ mums bija seminārs pirmajā ģimnāzijā, un skolotājs Sergejs Vinogradovs akcentē to domu, ka, ja mēs dodam kontroldarbu, tam kontroldarbam jābūt izvērtētam līdz nākamai stundai. Un tas ir princips, pie kā es ļoti cenšos pieturēties, un mani skolēni ir pieraduši, ka es tos darbus izvērtēju tajā pašā dienā. Dažreiz es dabūju sēdēt tur līdz vēlam vakaram, bet šīs prasa arī manu laiku plānošanu. Lai to izdarītu, es, protams, tos kontroldarbus izrēķinu iepriekš, savadu e-klase visus kritērijus iepriekš. Dažreiz, lai pātrinātu procesu, tas, ko es daru, es sadalu to kontroldarbu divās daļās, respektīvi, piemēram, 15-20 minūtes pirmā daļa, un kamēr skolēni raksta otro daļu, es tā kā pa klases staigājot, es to pirmo daļu jau izreikinu, jo man iepriekš sastādīja tā schēma. Man šķiet ļoti svarīgi, ka mēs tiešām izvērtējam līdz nākamajai stundai, tādā veidā gan parādot skolēnām, ka viņš mums ir svarīgs, gan cienot arī viņu stresu zināmu, gan arī kamēr svaigs, lai analizētu kļūdas. Šīs ir iespējams acīm redzamās lietas, bet man tas liekas svarīgas. Tālāk iet tematiskā plānojuma izveide. Man ļoti patīk dizains, kas bija Fizika 1, tas ir tā gaumīgi piemeklēts. Un šīs ir piemērs no viena no pēdējiem tematiskajiem plānojumiem par sadaļām modernā fizikā. Aptuveni uz kaut kādām 2 lapusēm, tāda sarakstu sasniedzamos rezultātus, apgojas norizes no mācību programmas parauga, indikatorus no fizikas centralizētā eksāmena programmas, lai tad, kad es rakstu sasniedzamos rezultātus, turēt acu priekšā, un tad, kā jūs redzat, es pierakstu datumu, stundas tēmu, sasniedzamo rezultātu, īsi fiksēju arī tīri priekš sevis, ko es tur plānoju darīt, un komentāros es pielieku arī kaut kādus savas atsauksmes, dažreiz uz to, kas sanāca, kas nesanāca, vai, piemēram, kur vislielākas grūtības sagādā, es nezinu. Bet droši vien arī jūsu skolēniem ir lielas grūtības ar skaidrošanas uzdevumiem. Tātad šeit es fiksēju kaut kādu feedbacku par formatīvo vērtēšanu, par procentu darbiem. Un šajā plānā es ielieku arī hipersaites uz uzdevumiem, prezentācijām, atrisinājumiem, kas palīdz man noturēt fokusu. Šīs ir tāds kā kopsavilkuma dokuments. Es arī skolēniem e-klasē rakstu tādus sasniedzamos rezultātus, gan, kā redzat, es arī cenšos pielikt gandrīz katru stundu vai mājas darbu sadaļā vai pie stundām savus materiālus, uzdevumus, to atrisinājumus, prezentācijas. Šīs ir, manuprāt, īpaši aktuāli Fizika 2, jo Fizika 1 mums vairāk materiālu un kaut kādas grāmatas ir, bet man ļoti žēl tos skolēnus, kas atnāk 12. klasē, kam 12. klase izdala 12. klases mācību grāmatu, kas viņam noder burtiski 2 mēnešus, līdz ar ko man liekas, ka ir svarīgi skolēnus atbalstīt, es tas prezentācijas pielieku. Un šeit slaidā es salīdzināju ekrāna saviņus no savas e-klases, salīdzināju, kā es rakstīju pirmajā semestrī stundas tēmu un sasniedzamo rezultātu, un kā es nolēmu rakstīt otrajā semestrī. Varbūt
Kā jums šķiet ērtāk? E-klasē izrakstīt to sasniedzamo rezultātu pietiekami detalizēti, respektīvi no tematiskā plāna iekļaut sasniedzamo rezultātu vai formulēt stundas tēmu kā jautājumu? Tas bija jautājums. Ja tu man prasītu, tad es teiktu, ka man patīk tas variants, kas nav jautājums. Man tas šķiet ļoti samāksloti. Tas jautājums tev šķiet samākslots? Jā. Nu, viņš vienkārši neaptver, nezinu, lietas. Ata, paldies. Samāksloti un pārāk nepilnīgi, teiksim tā. Ata, paldies tev liels, ka norēģēji, jo man šobrīd uz ekrāna es redzu tikai savu prezentāciju, un es jūs neredzu, un man jāuzticās, ka es neesmu cilvēks ar diagnozi, kas runā pats ar sevi. Tā kā Ata, liels paldies, ka tu norēģēji. Man šis ir atklāts jautājums. Man pašai ir tā kā ērtāk, vismaz es vienmēr rakstīju to sasniedzamo rezultātu, bet tad es padomāju, cik tas ir saistoši pirmkārt skolēnam, ko vieglāk uztvert skolēnam, kad viņš skatās e-klasē un, piemēram, gatavojas pārbaudas darbam, ka varbūt skolēnam saistošāks ir tas jautājums, kas viņu tā kā vedina uz atbildi, nevis mani tādi formālie teksti. Ja? Un iespējams arī man bišķi vienkāršāk rakstīt. Un vēl viens moments, ja es skatos dienas grāmatu, tad es saprotu, ka es ar saviem sasniedzamiem rezultātiem fizikā baigi izceļos uz pārējo priekšmetu fonā, lai nemulsinātu kolēģus. Es 2. semestrī rakstīju to visu kā jautājumus, un tad es varēju te pielikt kaut kādus materiālus jau pie pašas stundas, nevis pie mājas uzdevuma, kā es to parasti darīju iepriekš. Jā. Un tad pirms kontroldarba es sūtu skolēniem arī vēstuli, jo neatkarīgi no tās vēstules, kas ir semestra sākumā, mūžīgi tiek uzdots jautājums, kas būs kontroldarbā, tad es pēc būtības sakopēju no e-klases to visu, ko es esmu sarakstījusi, ja, vai no tematiskā plānā, un tad arī tas mērķis tiem ierakstiem e-klase īstenībā sniegt skolēniem un vecākiem priekšstatu par to, kas stundā ir apgūts un kam tev jābūt gatavam pārbaudas darbā. Ja. Par pašu pārbaudas darbu mums bija seminārs janvāra sākumā ar Pāvilu Pestovu Latvijas Universitātē, un toreiz paceļās diskusija par to, kā mēs vērtējam laboratorijas darbus un tā tālāk. Un man ļoti iepatikās ideja, ka daļu no prasmēm es varu ieplānot, izvērtēt pašā mācību procesā, nevis kontroldarbā. Ja? Kā piemērs es šeit ieliku, piemēram, kontroldarbu par līdzstrāvu, kur skolēni zināja, ka tas pēdējais uzdevums, praktiskais darbs ar elektriskajām ķēdēm, es viņu izvērtēju mācību procesā, skolēni nāca vai starpbrīdi vai konsultācijas, ja? Un es fiksēju lapiņā tos viņu nopelnītos punktus. Skolēni bija diezgan motivēti, zinot, ka viņi jau savas 2 balvas var nopelnīt pirms kontrola darba. Tas viņam varbūt mazina stresu. Savukārt man tas ļauj pārbaudīt ne tikai kaut ko ar uzdevumiem, bet pārbaudīt arī tās prasmes, ko es uzskatu par svarīgam, un tēma līdzsvaru, elektrisko ķēžu reāla salikšana, mērierīču pievienošana man šķiet ārkārtīgi svarīga. Tas, protams, man paņem ilgu laiku, jo šīs ir kaut kas, ko es darīju ar katru skolēnu individuāli, jo, lai šīs uzdevumus ir nevis pirmā līmeņa, bet bišķiņ dziļāks, tur es arī uzdevu katram skolēnam kaut kādu savu individuālo jautājumu, piemēram, kas notiks ar tavu schēmu, ja es tagad samainīšu vietām voltmetru, ampermetru, jā, vai es izskrūvēšu vienu spuldzīti, un skolēniem tas arī bija tāds kā kvestiņš. Tad šajā semestrī es vairākos pārbaudas darbos iekļauju iekšā to, ko mēs darām stundā, protams, laicīgi skolēnus par to pabrīdinot, un taisos nākamajā gadā to darīt vēl vairāk. Īpaši, es domāju, likt akcentu uz kaut kādiem pamatjēdzieniem, tādā veidā, ka viņi ir uzdoti mājās, un, piemēram, stundas sākumā ir lapiņas, kur viņi var atbildēt. Ja? Šogad es darīju tā, ka skolēni man mutiski atbild kaut kādus jēdzienus, ko es iekļauju pārbaudas darbā kā vērtējumu, bet tas ir pārāk laikietilpīgi, gribas arī ietaupīt. Bet pati ideja kaut kādas
daļas no svarīgajām prasmēm ieplānot vērtēšanai mācību procesā, man šķiet ļoti laba. Protams, tās uzliek ierobežojumus, kā visiem skolēniem tie punkti jāatbūt. Edi, es esmu ļoti pārtērējusi laiku, vai es varu tomēr vēl pāris slaidus parādīt? Nu, burtiski pāris. Es centīšos ļoti ātri. Tas 10 minūtes nav nopietni, tas vispār ne par ko parunāt. Ok, tad šeit ir ekrāns āviņš no vērtēšanas tabulas. Es cenšos pati priekš sevis piefiksēt to solo līmeņus un diezgan smalki dalīt punktos, lai es pati varētu secināt par to, ko mani skolēni zina, ko mani skolēni nezina. Un, piemēram, šeit vislielākas grūtības man ir, es tagad ielīdīšu mazliet Jāņa Bukina lauciņā droši vien, jā, bet tad Jāni varam pēc tam par to padiskutēt, par 4. līmeņa uzdevumiem. Jo 4. līmeņa uzdevums ir kaut kas fiziku saista ar varbūt kaut kādu cita lauciņa situāciju vai sadzīves situāciju. Un 4. līmeņa uzdevums pārstai būt 4. līmeņa uzdevumus, ja skolēns ar to ir saskaries. Ja? Līdz ar to man jābūt radošai katru reizi, domājot līdzīgas kognitīvas slodzes, absolūti citu uzdevumu. Ja? Nu, un, piemēram, šeit par siltumstarojumu sadzīves situācija modernā fizikā uz pārrakstīšanu man ļoti iepatikās no Facebooka šāds attēls, kura skolēniem liku aprakstīt novērotās atšķirības un skaidrot, kāpēc svecas liesmā uz Zemes ir tāda, bet mikrogravitācijas apstākļos ir savādāk. Ja? Tad, šīs uzdevums man patīk ar to, ka tas saista gan moderno fiziku, gan skolēniem kaut ko par konvekciju jāatcerās, ja, un loģiski jāspiež, kādi nosacījumi ir nepieciešami vispār degšanai. Un vēl burtiski beigās pāris piemēri, manuprāt, 4. līmeņa uzdevumiem diezgan autentiskiem, jo tas ir kaut kas, ko es pati esmu rakstījusi. Labprāt ar jums, kolēģi, ar šiem uzdevumiem padalītos un labprāt dzirdētu arī jūsu uzdevumus. Bet, diemžēl, ar šiem te skaidrojumiem, jā, kāpēc, piemēram, stārķi regulāri, diemžēl, mirst uz vadiem, bet mazie putniņi nē, kas man liekas, kas tur sarežģīts, jā, vai šī situācija atslēga no paradīzes, jā, tad vai tiešām šajā situācijā tevi nogalinās vai nenogalinās, skolēniem ir diezgan grūti ar to, bet tas nav iemesls tādas situācijas nepiedāvāt, un šodien man bija pēdējā konsultācija pirms eksāmena, un es ļoti ceru, ka mani skolēni, kas ir uztrenēti saņemt eksāmena beigās kaut ko absolūti negaidītu, rīt nebūs pārāk izbrīnīti no tiem uzdevumiem, ko viņiem sagatavoja eksāmena sastādītāji. Ar to šobrīd no manis viss. Paldies, Ludmila, par stāstījumu un par tik daudz vērtīgiem piemēriem. Man ļoti patika tas, kā jūs teicāt par to, ka to plānošanas veidu, atpakaļejošā plānošana vai tiešā plānošana, ka to jūs pielāgojat pēc būtības. Tātad, lai tos skolēnus arī aizvest uz tiem sasniedzamiem rezultātiem, kas skolēniem tematā ir jāsasniedz. Tāpat arī par to laicīgo darbu labošanu, to jau arī izglītības zinātnieki saka, ka jo ātrāk skolēni iegūst atgrieznisko saiti par kaut kādu veikumu, ko viņi ir paveikuši, jo tā ir spēcīgāka. Un runājot par to uzdevumu dalīšanos, manuprāt, mēs varētu varbūt padomāt nākotnē, kā to pašu skolo vidi veidot tā, lai tur būtu iespējams dalīties ar uzdevumiem. Gan jūs, Ludmila, varētu tur ielikt savus uzdevumus, gan arī paņemt varbūt kādu citu skolotāju uzdevumus. Šī patiesībā ir tāda, manuprāt, ideja, uz kur mēs arī varētu iet. Un arī tas, kā jūs norādījāt. Ja? Man liekas, kā tīri tehniski skolo.lv Moodle piedāvā tādu iespēju, ka var samest dažādus uzdevumus un ātri no viņiem izveidot sev piemēroto pārbaudas darbu. Varbūt varam ar to paspēlēties vasarā. Jā, tā ir laba ideja. Un arī tas, kā jūs norādat solo līmeņus E-klases kritērijos, manuprāt, tas arī uzreiz parāda,
kas ir varbūt tie līmeņi vai tā veida uzdevumi, ar kuriem skolēniem varbūt vēl vajag pastrādāt vairāk, kuros skolēnus vajag patrenēt, vai arī kur ir tie, kuri skolēniem jau labāk padodas, jo e-klase jau arī labi attēlo tos rezultātus diagrammās skolēniem, un tad ir vieglāk arī analizēt tos datus. Jā, paldies, mums ir. Es sākumā nepateicu, bet jā, es aicinu visus, kuriem ir jautājumi kādam no stāstītājiem, tos rakstīt čatā, bet šeit čatā jau ir 2 jautājumi. Tad pirmais ir katru stundu nākamā tēma, kā jums izdodas nostiprināt prasmes apjēgt. Tāpēc es arī parasti kavējos. Es nezinu, varbūt šīs tēmas, ko es nofotografēju, bija tādas izteiktas, ka katru stundu jaunā tēma. Bet pirms pārbaudes darbā es dodu vairākas stundas tieši dažādu situāciju risināšanai, lai tā kā viņi var to pielietot. Bet tas ir atkarīgs vēlreiz, tas ir atkarīgs no situācijas. Piemēram, ja mēs runājam par 12. klasi un optiku, ja, tad tur es biju ielikusi visu diezgan saspringti, bet paldies Dievam, man ir fakultatīvs tiem, kas kārto eksāmeni. Man ir bailes domāt, kā es sagatavotu eksāmenam, ja fakultatīvs nebūtu. Jā, Edgar, tā ir problēma. Jā, paldies. Es domāju, tā jau arī ir tāda diezgan ierasta prakse, ka pirms kontrolteri mums ir atskats uz lielā temata šiem te apakštematiem, un lai skolēni tad var arī nostiprināt savu zināšanas un prasmes. Šeit ir vēl viens jautājums, kad un kāpēc ieviesās paradums neatdot skolēniem viņa pārbaudas darbs, bet uz to varbūt es varu atbildēt. Es domāju, ka tas ir galvenokārt tāpēc, ka skolotāji nevēlas, lai tie noplūst. Visticamāk, mums skolā, kur es strādāju, ir tāda praksa, ka mēs gada beigās, ja skolēns vēlas, mēs atdodam kontrolerus. Protams, tur atkal ir tas, ka iespējams, ka gada beigās jau viņiem vairs nav tik liels spēks, ja skolēns vēl no tām kļūdām var mācīties. Labi, tad tagad došu vārdu nākamajai runātājai, Atai Krūmiņai. Lūdzu, Ata. Vārdu sakot, man prieks, ka es varēšu parunāt ļoti īsi, jo faktiski, Edija, jūs pieteicāt it kā šo te manu tematu, kā tas, teiksim, šā gada pieredze, bet faktiski mans mērķis šodien bija vairāk dalīties ar kaut ko, kas ir pieejams, kā veidot, teiksim, kas jau ir izveidots no diagnosticējošiem darbiem, jo visādi ir bijuši gan vists, gan skola 2030 ietvaros saveidots, un manuprāt, tas materiāls joprojām ir ļoti labi izmantojams. Bija prieks ieraudzīt Ludmilas screenshotā, ka, protams, šī temata apgūšana sākās ar to, ka 27. februārī ir diagnosticējošais darbs. Un faktiski, jā, protams, pirms sākt apgūt kaut kādu satura sadaļu, ir jāsaprot, kas tad ir, kas nav. Un tās situācijas, kad diagnostika jāveic, ir absolūti daudzveidīgas. Piemēram, man šā gada pieredze bija sākt mācīt 9. klasi, ko 8. klasē ir mācījis kā cits skolotājs. Un jā, tad es, protams, sāku ar to, kā mēģināju saprast, kas tad ir tas, ko viņi zina, prot un var. Un no tā visa plašā materiāla, ko vajadzētu apskatīties, protams, ir jāsaprot, kas tad ir tas būtiskākais, jo mēs nekad nevaram, visus iepriekšējā gada vielu notestēt. Līdz ar ko veidojot diagnosticējošo darbu, man nozīmē saprast, kas tad ir tas, teiksim tā, izdzīvošanas minimums, kuru es gribētu redzēt, vai skolēniem ir, vai skolēniem nav. Protams, sākot tematu, varbūt ir drusku cita pieeja. Vēl varētu būt diagnostēšana, teiksim, stundas sākumā, stundas beigās, lai paskatītos, vai kaut kas tās stundas
rezultātā ir mainījies vai nav. Bet, lai netērētu laiku, protams, ka mēs apmēram to, kas patreiz ir uz ekrāna, visi saprotam, izveidas principi arī varētu būt diezgan saprotami, tāpēc es patreiz došos tālāk, un tas, ko jūs visi zinat, ka Vists vai tagad VIA mājaslapā ir pieejami 4 diagnosticējošie darbi, kas ir bijuši tātad dažādos gados. Jā, šie darbi nav tikai fizikā. Šie darbi ir dabas zinātnēs, proti fizika, ķīmija, bioloģija un ļoti mazliet ģeogrāfijas. Bet katrā no viņiem ir bijuši fizikas uzdevumi, un šie te fizikas uzdevumi, faktiski visi tie darbi jau ir veidoti tieši pēc tā principa, kas tad ir tas, ko mēs gribam ieraudzīt, piemēram, 9. klases beigās. Ja? Tātad tas ir kaut kas, uz ko var atskatīties skolotājs, saņemot jaunu skolēnu komplektu 10. klasē. Ievad diagnostika. Ja? Un, teiksim, kā viens piemērs no 21. Jā, tas bija Covid gads, kad šis te darbs parādījās pavasarī, kur bija gan, teiksim, pirmā daļa, kas vairāk tā kā šo te zināšanas un izpratni pārbaudīja, zina un lieto, teiksim, prasmi grupā. Un bija arī pētnieciskā daļa, proti laboratorijas darbs, ko skolēniem bija jāveic. Un tas, ko es ar prieku redzu un īstenībā ļoti ceru, ka tad, ja veidosies kaut kāda monitoringa sistēma, kas tiešām būs monitoringa sistēma, kas man ļoti patika, bija šie te vērtēšanas kritēriji, kuros parādās, teiksim, iespēja fiksēt, varbūt pat valsts līmenī toreiz, jā. Kas ar tiem datiem notika, īstenībā laikam nekas, kā, teiksim, parādās tipiskākās kļūdas. Kā jūs redzat, pie vērtēšanas kritērijiem, tā tad parādās, ka no 2 punktu uzdevumā ir dabūts 1 punkts, bet ir 4 varianti, teiksim, tipiskajām kļūdām. Un varbūt šādu te kaut kādu pieeju var skolotājs lietot arī veidojot savus darbus, jā, klasē. Kā, vienkāršs mehānisms, kā to parādīt skolēniem, vecākiem vai kaut kā tā. Un, protams, tas, ka šie te darbi ir pieejami, varbūt ļauj skolotājiem paskatīties, kā tad šādi vērtēšanas kritēriji varētu būt veidojami. Ja? Lūk. Tur, teiksim, par šo te laboratorijas darbu, patiešām visās sadaļās šie te kritēriji ir diezgan smalki izrakstīti. Tā, tad vēl virkne vietu, nevis virkne vietu, bet vēl diagnosticējošie darbi dažādi dabas zinātnēs, bet katrā no viņiem fizikas sadaļa, joprojām, kā es tikko pārliecinājos, šajās dienās stāv mapē 2030, un tur patiešām ir vairāki pat darbi, šie te ievada diagnostikas darbi, sākot 10. klasi, ir darbs ar uzsvaru tieši uz skaidrošanu, kas varbūt ir būtiska prasme un ar kuru brīžiem ir diezgan šauri redzams, ka ir, teiksim, eksāmenā. Ja? Tā kā arī šo te darbu varbūt ir vērts vēlreiz paskatīties, jo, kolēģi diezgan lielu darbu ieguldīja savā laikā tur. Tur, ja paskatās uz, to izveidi, tad jā, drusku varbūt tajā, tādās izvērsumā kā eksāmeni, jā, ka ir šī pirmā daļa, kas ir vairāk par zināšanām un izpratni, un tad ir otrā daļa, kur ir izvērsto atbilžu uzdevumi. Veidojās tas viss patiešām tā, kā standarts ir veidots uz lielajām idejām, un atkal domājot par to, kas tad ir tas izdzīvošanas minimums.
katrā varbūt no šīm te lielo ideju grupām, un, nu, teiksim, ir ļoti īsi pāris piemēri, nu, teiksim, fizikā tie pilnīgi noteikti ir Ņūtona likumi 1., 2. un 3., jā. Kaut kādas, teiksim, prasmes nolasīt no mērierīcēm, ja veikt kaut kādus vienkāršus aprēķinus. Nu, un tur, kur runa jau ir par skaidrošanu, arī ar ko šie te publicētie darbi ir labi, ka tur ir patiešām ļoti skaisti šie te snieguma līmeņa apraksti un nu, veidojot savus darbus, tam var, es nezinu, izmantot kā paraugu, ja citus neatrod. Gan arī varbūt šie darbi, kas nav ļoti populāri, ir daļēji izmantojami patiešo, ja. Lūk, nu, es te mēģināju arī sakopēt kaut kā tos uzdevumus blakām vērtēšanas kritērijiem, bet, nu, šo te failu katrs var aplūkot pats, jā. Lūk, nu, un tas, kas vēl faktiski, es pat personīgi uz to skatos arī vairāk kā uz diagnosticējošiem darbiem, nu, jo monitorings tad ir kas būtībā, ja. Tie ir arī darbi, kur, nu, teiksim, ir šis te 2030 ietvaros tapušais paraugs, un, nu, jau 3 gadus ir bijuši 9. klases beigās. Tikpat labi, pilnīgi noteikti. Tas ir liekams 10. klases sākumā. Nu, jau ir diezgan biezs slānis sakrājies. Nu, 25. gada uzdevumi gan vēl nav publicēti, arī ar izvērstiem kritērijiem šie te monitoringa darbi. Un, nu, teiksim, pulkstenis. Es gan neatceros, cikos es sāku, bet varbūt, nu, ārkārtīgi rūpīgi veidots bija toreiz šis te paraugs. Un patiešām beidzot 9. klasi, tas ir sākot 10. klasi, jā, varbūt vēl vairāk nekā beidzot 9. klasi, kur arī ir 2 atsevišķi faili, programma un pats darbs, un kā jūs redzat, tur parādās gan formulu lapu fizikā, gan rīcības vārdu skaidrojums, gan snieguma līmeņa apraksti būtiskākajām prasmēm. Nu, es teiktu, ka ļoti izmantojams materiāls, jā, gan, nu, patiešām, ja mēs skatītos uz uzdevumiem, tagad es sākšu skriet cauri, nu, atkal tās būtiskākās, teiksim, es nezinu, zināšanas un izpratne, kas fizikā ir, un uzdevumi tur bija saveidoti atbilstoši lielajām idejām. Jā, es joprojām gribu teikt, ka fizikā viens no stūrakmeņiem, nu, es nezinu, tā kā ķīmijā periodiskā tabula, tā fizikā tie ir, es nezinu, vielas uzbūves modelis no daļiņām un Ņūtona likumi, jā. Un toreiz, nu, diezgan es patreiz patiešām paskriešu cauri tai analīzē, kas par šiem te, teiksim, uzdevumiem ir bijusi, bet, kā jūs redzat, ir patiešām par katru uzdevumu gan sasniedzamais rezultāts, gan vērtēšanas kritēriji, un patiešām pa lielam aptverot visas būtiskākās prasmes, kādas, nu, tur varētu būt. Nu, kaut kā tā. Lūk, nu, un jā, vismaz pamatskolā izmantojam šī te formula lapu, kur mēs, Ludmila varbūt atcerās, kā mēs vēl par viņu spriedām, ko tad no turienes izmest vai ko tur vajadzētu noteikti ielikt, salīdzinot ar to, kas ir, nu, teiksim, bijusi iepriekšējā pamatskolas formula lapa. Nu, tā kaut kā. Jautājumus es neredzu. Jā, manais bildītas jautājumi vēl bija pāris kadri ar saitēm, bet saites jūs pilnīgi noteikti varat atrast gan
Nu, faktiski VIA mājaslapā, ja iet cauri pa gadiem, tad to visu var atrast. Kaut kā tā. Paldies, tas man būtu viss runājamais. Jā, paldies, Ata. Man šķiet ļoti vērtīgi, ka jūs pieminējāt tos dažādos posmus, kad diagnosticējošo vērtēšanu veikt. Tātad to mēs varam gan mācību gada sākumā, gan arī vienkārši uzsākot darbu ar jaunu klasi, lai saprastu, kas ir tas viņu zināšanu un prasmi līmenis. Un arī vērtīgi, ka iedevāt tos dažādos resursus, kur meklēt arī uzdevumus, jo daudz skolotāji esmu dzirdējis no daudziem skolotājiem, ka būtu noderīgi, ja būtu pieejami vairāk šādi tieši kompleksie uzdevumi, kādi tie parasti ir šajos te monitoringa darbos, bet šobrīd jau arī tie darbi krājas, un viņus jau var atrast, un skolēniem Tieši par to ir runa. Patreiz jau ir faktiski, ja te palok pirkstiņus, tad kaut kādi jau 10 darbi, no kuriem var uzkombinēt jau savējo, teiksim, pat izmantojot šos te darbus, atsevišķus uzdevumus. Turklāt tas, ko es nepateicu, ka dažiem no tiem darbiem, vismaz tajā, kas ir Skola 2030, tur bija arī rediģējamie Worda varianti. Ka viņš jau bija domāts kā pielāgojums. Es redzu, ka Ludmila ir roku pacēlusi. Jā, Edijs jau pateica bez būtības to, ko es gribēju teikt. Arī pēdējā seminārā ar skolotājiem mēs konstatējam, ka skolotāji saka, jautā, kur varētu dabūt tādus līdzīgus uzdevumus kā diagnosticējošos darbos, jo tie ir tiešām riktīgi forši un gribētos, ka tādu uzdevumu ir vairāk, lai varētu attīstīt skolēnu spēju domāt dziļi un kompleksi. Kur tu smēlies idejas diagnosticējošiem darbiem? Cēl skanēs starptautiskā pieredze. Pirmkārt, tas patiešām tās sākuma punkts ir, kas, manuprāt, ir tas, ko es gribu notaustīt, teiksim tā. Diagnostika ir tāda aptaustīšana, ja? Tad ir kaut kādas savas uzdevuma bankas un ir, es nezinu, viss plašais internets, jā. Es reizēm šķirstot cauri, teiksim tā, citu cilvēku veidotus uzdevumus, nonāk pie tā, ka, bāc, jā, bet šito tak var tā pagriezt, šitā pagriezt, jā. Drīzāk, es teiktu, grūtāk ir, pat ne grūtāk ir saprast, bet ir būtiskāks ir solis pirms, kas tad īsti ir tas, ko būtu svarīgi noskaidrot, vai mazais mīlulītis zina un prot. Jā. Un, teiksim, jā, tas var būt dažādos vecuma posmos, dažādā līmenī, bet fizikā tiešām, es nezinu, es domāju, ka es vienmēr pajautāšu par, teiksim, Ņūtona likuma izpratni. Nevis, lai viņš zina noskaitīt dzejolīt, bet vai viņš var izanalizēt situāciju, es nezinu, es varu aizskriet atpakaļ, jā, teiksim, kur bija tas pats šitais te wingsuit, jā, lēcējs, tipa vai cilvēks saprot, ka tad, ja spēku summa ir vienāda ar 0, kad viņš kustas vienmērīgi, jā, un teiksim, kopspēka virziens ir pātrinājuma virziens, jeb kustības maiņas virziens, ja mēs nepieminam pātrinājumu, jā. Jeb, te, protams, nāk klāt vēl trešais, jā, ka, tipa, ja 2 ķermeņi miedarbojas, ka tie miedarbības spēki ir skaitliski vienādi, jā. Kaut kā tā. Kādu tur piepīt, es nezinu, austrumniecisku ornamentu, jā, tas... es nezinu, kaut kā uzrodas, jā, kaut kādas tās situācijas. Jā, paldies, Ata. Vēl Ludmila ierakstīja jautājumu čatā, vai ir zināma statistika par diagnostikas darbiem, kas ir monitoringa darbs 24. gadā, 25. un par 9. klases darbiem? Man? Nē.
Gribētos. Un īstenībā gribētos no tāda viedokļa, kur man ir reāli žēl, ka nav, teiksim, ka netika, es nezinu, Edija, varbūt Valsts izglītības satura centrā aģentūrā joprojām ir. Man ārkārtīgi toreiz patika šis te variants, ka mēs varam arī tās tipiskās kļūdas kaut kā iefiksēt. Un šo tik ļoti vajadzētu, un toreiz tos darbus veidojot, faktiski arī, runa gan vairāk ir par tiem, teiksim, 17. 16. gada darbiem. Ka testā katram, teiksim, atbilžu variantam apakšā slēpās tipiskā kļūda. Un pēkšņi izrādījās, ka to darbu ir jātaisa 2 variantos, tos variantus sameta, vienkārši samiksēja no viena varianta vairākus, un pats viss šitā informācija īstenībā mums vairs pilnīgi neko neizsaka, jā. Tas ir tas, ko ļoti, īstenībā ir žēl, ka tas nav aizgājis tālāk. Līdz ar to tas monitorings vai diagnostika jau nav ne monitorings, ne diagnostika, ja mēs nedabūjam atgriezenisko saiti par, Jā, es piekrītu. Katram skolotājam jau ir pieejami tie, viņa konkrētā skolēna rezultāti, bet, protams, būtu jau vērtīgi redzēt, kaut kādi rezultāti, teiksim, šitas teiksim, kas man uz ekrāna rēgojās, tas bija, teiksim, no konkrētā darba aprobācijas rezultāti, kas jau smuki parāda, ka, teiksim, kaut kādiem 4. līmeņa uzdevumiem skolēni vispār klāt neķerās, jā. Es tikai pilnībā piekrītu. Tas, ka es zinu tagad savu skolēnu procentus monitoringa, vai man ir pieejami darbi, baigi forši, piemēram, ka pēc centralizētajiem eksāmeniem skolas administrācija var pieprasīt to darbu skanus, un tad es varu iziet cauri katram savu skolēnu darbam, ko es darīju arī šos 2 gadus, ka tie ir pieejami, gan ar skolēnu izrunāt, gan es kā skolotājs saprast, ko man izdevās iemācīt un ko man neizdevās iemācīt. Un tagad par monitoringu, jā, man ir tie procenti, bet es jau nezinu, kur tas mans skolēns... Un nav viņi pieejami, jā, tā kā bija pagājuši gadu, es nezinu vienkārši. Tur varēja, es nezinu, skolu pieprasīt. Varbūt es varu atbildēt, vai viņi ir pieejami. Es nezinu, tiešām. Es arī šobrīd to nevarēšu atbildēt, bet tas jau tagad vairs nav par diagnostiku. Lai gan tieši tas ir par diagnostiku. Labi, paldies, Ati, vēlreiz par šo stāstījumu saistībā ar diagnostējošiem monitoringu darbiem. Tad nākamo runātāju es aicināšu pastāstīt par savu pieredzi Kristiānu Rancāni. Jā, tātad es pastāstīšu par savu pieredzi, kā man izdodas laboratorijas darbus izveidot kā formatīvos vērtējumus, kā es vērtēju laboratorijas darbus un ko es tur apskatu, pārbaudu un tātad secīgi mēģinu viņiem ļaut attīstīt šīs laboratorijas darbu pētnieciskās prasmes. Tā. Ok, pārslēdzās, saka, nākamais. Jā. Ok. Tā būs mana pieredze, kā man šogad tas izdevās, to visu izdevās izdarīt, un kā tad es to veicu. Un tātad laboratorijas darbus es dodu ļoti regulāri, vismaz vienu lielajā tēmā, ja ir laiks un labas idejas un iespējas, tad es mēģinu iedot vēl kādu un tādu vismaz 2 laboratorijas darbus, un visus šos laboratorijas darbus es arī laboju un lieku tātad e-klasē kā formatīvo vērtējumu procentos. Un arī papildus šiem es mēģinu arī parastajās mācību stundās, kad mēs mācāmies teoriju, arī likt mazus gabaliņus no šiem laboratorijas darbiem, vienkārši trenēties kaut vai lielumu noteikšanu, grafiku zīmēšanu, secinājumu rakstīšanu, tad arī iekšstundām, nevis tikai kā lielajā laboratorijas darbā. Tad, jā.
Un arī tas, kas ļoti, ko es arī no skolēniem esmu ļoti daudz dzirdējis, arī tagad nesen es uzdevu jautājumu, nosacīt anonīmu, kas viņiem vislabāk patīk, un viņi ļoti daudz atbildēja tieši laboratorijas darbi, viņiem palīdz saprast vairāk teoriju, īpaši 8. klase man tā stāstīja, un viņiem patīk ieraudzīt to visu, ko es viņiem stāstu, tad arī praktiski un izmēģināt. Tātad arī nedaudz parādīšu, kā izskatās tādi izgriezumi no maniem laboratorijas darbiem. Tad es šos laboratorijas darbus ņēmu pārsvarā no skolo, kas ir vidusskolas, tātad tur es ņemu lielākoties šos laboratorijas darbus, un pamatskolai es ņemu lielākoties no Somas. SomLV tur arī piedāvā katrā tēmā vismaz vienu laboratorijas darbu, es viņu ņēmu, pārveidoju tā, lai man patīk, bet tā ideja ir tātad, ko tur darīt ir no šejienes. Tad papildus vēl no kolēģiem esmu ļoti daudz dabūjusi, pajautājusi un pielāgojusi sev. Pārsvarā tad man ir šādi sakrājušies šie laboratorijas darbi. Un tad principā visos laboratorijas darbos man ir tad līdzīga struktūra, kur sākumā ir vai nu mērķis, vai situācijas apraksts, vai bildīte, vai vēl kā citādi. Es viņiem pastāstu, ko mēs šodien darīsim. Un tad ir tā pirmā daļa, kur ir pētāmā problēma, hipotēze un lielumi jāizsaka. Un tad šeit arī variēju vienu reizi sākumā īpaši mēs šo pētāmu problēmu vai nu uzrakstam kopā, vai es viņiem piedāvāju gatavu. Tad jau nākamajos laboratorijas darbos viņi var paši jau māk to uzrakstīt, arī hipotēzi sākotnēji jau palīdzu uzrakstīt no šīs pētāmās problēmas, pēc tam jau viņi paši var to darīt. Tas pats ar lielumiem, sākumā mēs tad kopīgi vai arī stundu ietvaros kopīgi iemācāmies noteikti, un tad jau arī paši viņi prot šo izdarīt. Tad nākamais, kas mums nāk, ir darba piedarumi. Arī es pārsvarā viņiem dodu jau gatavu, kas viņiem ir vajadzīgs, nepieciešams, lai viss skaidrs, ko ņemt, un nav haoss klasē. Bet tad arī mērinstrumentiem jāpieraksta mērapjoms mazākā iedaļa, tad arī sākotnēji mēs to mācāmies stundā un kopā uzrakstam, un tad jau arī viņi paši katru reizi regulāri jau zina, ka ir jāpieraksta pašiem, tas vairs nav jāatgādina. Tad jau arī var šo daļu samazināt, tad nevis rakstīt mērlente, mērapjoms mazākā iedaļa, bet vienkārši mērlente atstāt nelielu vietiņu, un viņi jau zina, ka tur ir jāieraksta. Tad nāk mums tabula. Arī tabula sākotnēji īpaši ir sarežģītāka, laboratorijas darbi par vairāk lielumu jāiegūst, arī dodu gatavu tabulu, kur viņi aizpild ar tātad iegūtiem datiem. Bet vienkāršākos laboratorijas darbos tad es arī dodu vietu, kur viņiem pašiem jāsaprot, kādi lielumi būs jāmēra un jāizveido šī tabula. Var arī nedaudz arī pamiksēt, ka, piemēram, ir iedoti lielumi, bet pašiem jāieraksta mērvienības, īpaši pamatskolai, manuprāt, tas ir labi atkārtot mērvienības vai kādās viņi izvēlas mērīt šos lielumus. Tālāk mums arī nāk grafiki, ja ir iespēja tad zīmēt grafikus. Arī sākotnēji mācāmies zīmēt, es uzrakstu jau, kas ir jāatliek uz asīm, tātad es palīdzu uzvedinu šos domas, šeit man ir jau uzrakstīts šajā pašā darbā. Kas ir jāuzraksta, dažreiz arī mutiski mēs izrunājam, kas ir jāatliek, un tad jau arī pēc tam iedodu vienkārši grafiks, laukums, un tagad viņiem jāizdomā, jāsaprot pašiem, kas ir jāatliek uz asīm, kā jāzīmē grafiks, cik tādus vajag un tā tālāk. Un vidusskolai arī mēģinu, īpaši 2. semestrī mēģinu ievietot arī laboratorijas darbos kļūdu aprēķinus. Tad arī regulāri mēģinam sākumā stundas laikā trenēties, kāds jādara, un tad jau laboratorijas darbā arī ieliek iekšā, lai tomēr turpina trenēties, aprēķināt kļūdas. Un tad ir secinājuma daļa, kur vispār var ļoti, ļoti daudz ko pārbaudīt, gan vai saprot teoriju, gan saprot datus, salīdzināt iegūtos rezultātus, vai saprot grafiku, no grafika tātad secināt, kādas sakarības ir iegūtas. Tad arī bieži vien arī lūdzu izlasīt teoriju un salīdzināt, vai ar teoriju ir sakrituši šie dati.
Tad pamatskolai ļoti arī mēģina likt šo, kas ir labajā pusītē, kas padevās vislabāk un kāpēc, un kas sagādāja grūtības arī, lai padomā, vai viņiem izdodas, kura daļa laboratorijas darbā izdodas, kura neizdodas. Bieži vien arī labi patīk sastrādāties, citiem tieši otrādāk nesanāk sastrādāties un gribētu mainīt komandas biedru. Vai tieši grib viens strādāt. Tātad šis ir par to, kā izskatās mans darbs, laboratorijas darbi. Un tad es arī, kā es vērtēju, tad lielākoties laboratorijas darbi ir kā formatīvais vērtējums procentos. Tad lieku arī e-klasē punktus par katru šo te daļu. Tad arī ieliku vienu tabulas piemēru, kā izskatās viens no šiem te vērtējumiem, un es arī mēģinu katru šo te atsevišķu laboratorijas darba daļiņu, kā atsevišķu rindiņu rakstīt, piemēram, pētāma problēma, tad ir 1 punkts, vai viņi prot uzrakstīt vai neprot uzrakstīt pētāmu problēmu. Un par visu, un tad arī šeit ļoti labi var variēt, ko mēs vairāk gribam skatīties. Piemēram, šajā tabulā izskatās, ka es esmu vairāk pievērst uzmanību grafikiem, lai viņi ir precīzāk uzzīmēti, pareizi, lai asis ir nosauktas, lai mērvienības, lai intervāli starp skaitļiem ir pareizi nosaukums, datu punkti, nevis stabiņi un tā tālāk. Tad šeit esmu daudz punktus iedevusi par to. Un tad secinājumus arī es vērtēju, bet es vērtēju nevis, vai viņi ir pareizi atbildēti, bet vai viņi ir sapratuši, kas viņiem ir jāatbild. Jo viņi mēdz arī iegūt nepareizus rezultātus, bet viņi ļoti labi un pareizi aprakstīja, ko viņi ir ieguvuši. Vai pareizi atbildējuši uz manu prasīto jautājumu, tad arī vai viņi ir izdarījuši to labi, tad ir punkts, ja viņi tur ir sarakstījuši neko vai muļķības vai nepiemēros to, ko es gribēju, tad es arī nullītes lieku. Jā, un tad arī pa procentiem var redzēt, piemēram, šajā laboratorijas darbā pētāmo problēmu viņi nevarēja uzrakstīt pareizi, labi vai kādas citas problēmas. Ļoti bieži pētāmo problēmu raksta ar vai, tad to arī mēs izrunājam pēc tam, kad es atdodu darbus. Šeit ir bijusi problēma ar atkarīgo lielumu. Un ar aprēķiniem, ja es vērtēju dažreiz arī aprēķinus, ja man tā gribās, tad viņi vienkārši slinko, nepieraksta formulas, un tad es nelieku punktus par to. Un tad arī, tā, kad esmu pāris šādi izmēģinājuši laboratorijas darbus, es arī dodu summatīvo vērtējumu laboratorijas darbiem, kā visu stundu mums ir laboratorijas darbs ar atzīmi. Tad arī ir viens piemērs vienkārši, ko es esmu sarakstījusi, salikusi. Te jau bija bišķiņ vairāk, ne tikai laboratorijas darbs, bet vēl papildus jautājumi. Tad šajā gadījumā jau var redzēt, ka pētāma problēma jau ir iemācījušies labāk uzrakstīt. Te gan bija problēma ar fiksēto lielumu, nav sapratuši un atkal aprēķini noslinkoja un nepierakstīja. Jā, un tad šeit arī ir daži piemēri, kā man laboratorijas darbu fragmenti ir ielikti iekšā pārbaudas darbā. Tad, piemēram, pirmais augšējais attēls tur bija 11. klasē no šī pēdējā monitoringa darba ieliku arī maziņu ideju, kas bija tur iedota, kā laboratorijas darbs, tad viņiem iedo šeit jautājumu, jo mēs iepriekš arī izdarījām šādu laboratorijas darbu, un tad viņiem bija jāapraksta. Tad nākamajā arī, vai viņi prot lasīt datus un tātad uzrakstīt sakarību, 8. klase, tas bija, paņēma no SOM.LV ideju, principā visu uzdevumu paņēma no SOM.LV, un apakšā man arī ir tad 8. klase arī, vai prot no data tabulas uzzīmēt grafiku, pareizi atlikt asis, mērvienības, un tad arī novērtēju šo te mazo fragmentu no laboratorijas darba. Tas man arī laikam ir viss. Ļoti jauki, paldies, Kristiāna. Man liekas ļoti vērtīgi, ka tu uzsvēri to, ka ir svarīgi, tātad, ja mēs pārbaudām skolēnu šīs pērnieciskās prasmes, un tās arī, saprotams, skolēnam ir jāmācās, un tās ir jāpārbauda, tad arī tās tiek pārbaudītas formatīvi. Tātad laboratorijas darbi tiek arī uzdot kā formatīvie darbi, un laboratorijas darbi jau, saprotams, arī var būt vienkārši kā mācīšanās metode, kur skolēni saņem
vienkārši mutisku atgrieznisko saiti no skolotāja. Un tad galu galā šie darbi tiek arī vērtēti formatīvi. Un vēl tas, ko Ludmila ierakstīja čatā, un es pilnībā arī piekrītu, ka katrā tajā laboratorijas darbā tad mēs dodot to darbu it kā par daļām, jeb iedodot jau kaut kādas gatavas daļas, vai, piemēram, iedodot jau šo darba gaitas aprakstu, vai varbūt iedodot jau lielumus, ka tad skolēni var koncentrēties uz to būtisko. Jo saprotams jau, ka ja mēs katru reizi aicinātu skolēnus izpildīt visu laboratorijas darbu protokolu, pilnībā, tad visticamāk tas vienkārši prasīja daudz laika, un tad šajā gadījumā, ko tu piedāvā, tad var koncentrēties uz to būtiskāko. Jā, un šeit Ludmila vēl raksta čatā, no kuras klases bija šie piemēri, ko tu rādīji? Tur bija dažādi tieši šie par struktūras, tur jāpalasa. Frekvence bija 8. klase, Arhimēdas spēks 8. klase, kas te vēl bija. Šī arī bija 8. Kļūda aprēķini 10. klase. Un secinājumi te ir miksēti, man sanāca. Gan 8. klase, gan 10. Man bija 8. šogad un 10. Man nebija īsti citu variantu, ko ielika 8. un 10. Ielika dažādi, jā. Jā. Un pārbaudas darbs 8. un 1.11. jā. Labi, paldies, Kristiāna, liels par stāstījumu. Un kā nākamā runātāju es piesaku Jāni Bukinu. Jāni, vārds tev. Burvīgi. Labdien, tad es esmu Jānis, un es šodien pastāstīšu par pārbaudas darbu veidošanu, tā kā es to redzu, un es izmantošu vienu piemēru šajā gadījumā fizika 1 kursā elektromagnētisma piemēru. Un tas mērķis, ko es gribu ar jums šodien izdarīt, ir par to, ka pēc šīm 10 minūtēm uzņemsim laiku. Jūs esat iepazinušies ar konkrētu principu un arī attiecīgi pēc tam arī redzējuši darba piemēru un tad varat arī izdomāt, ko no tā ņemt vai neņemt sev tā kā darbā. Un līdz to es sākumā izstāstīšu savus principus un tās idejas, kā es to daru un pēc tam arī parādīšu piemērus. Uzreiz gan jāsaka, ka nevienmēr tas viss ir tādā ikdienas darbā precīzi dokumentēts, tas vairāk stāv galvā, bet šis palīdz tad vienkārši to sakārtot un ņemt tālāk. Pamat idejas. Mans pārbaudas darbs klasiski fizikā 1 ir viena mācību stunda, tie ir aptuveni 30-35 punkti. Kā kurā darbā varēja, bet tas ir tas laiks, tas ir tas punktu skaits, ar kuru viņi, ja tiek galā, tad labi, bet tā līdz ar nagiem, kā saka. Klasiski viena punkta vērtība ir viena darbība, tas nozīmē nolasīt formulu, pārveidot viņu vai aprēķināt, bet bieži vien pie kaut kādām redzēsiet, ka vienmēr tas tā sanāk, dažreiz 2 darbības ir jāizdara, lai dabūtu to vienu punktu. Parasti tas uzdevums sadala pēc satura un arī uzlieku virsū, tā, lai viņi atpazīst, kura satura daļa ir kuram, gan man pašam vieglāk. Tas vairāk man pašam, es nezinu, vai viņi tam baigi pievērš uzmanību, pašam palīdz pēc tam paskatīties to visu. Un es cenšos katru satura elementu pārbaudīt vienu reizi, prasmes varbūt vairākas reizes, bet saturs mēģinu katru vienu reizi, bet nevienmēr tas sanāk. Un arī šajā piemērā jūs redzēsiet, ka ir kaut kādi elementi, kas ir vairākas reizes pārbaudīti, bet ir ok, jo tās tad ir lietas, kuras man liekas ir svarīgas. Un tad, attiecīgi, ja man ir viena satura uzdevums, es mēģinu tajā viena satura uzdevumā ielikt 2 dažādus prasmes. Tātad ar uzdevumu veidiem es domāju prasmes. Kad ir, piemēram, gan aprēķina, gan skaidrošana vai formulas lietošana. Un tad, attiecīgi, kad plāno ieskaiti, tad arī bieži vien tas, ar ko es varēju, ir tas, cik daudz informācijas pateikt priekšā. Attiecīgi, tad, ja man ir mazāk punkti, ja es varu mazāk punktus ielikt konkrētajai lietai, tad es vairāk pasaku priekšā un viņam jau konkrētāk norādu, ko tad izmantot, un es uzreiz parādīšu pēc tam arī piemērus. Tas ir tādas pamatlietas, kas ir jebkuram tematam. Ja es eju tagad caur tam tematam, kas ir domāts par elektromagnētismu, tad šeit tā ideja ir sekojoša. Man pašam sev prātā ir nodefinētas lietas, kā es viņus saukšu par vispārīgajām prasmēm, kuras faktiski var paņemt arī no prasmju grupām, no sasniedzamo rezultātu grupām, no eksāmena, kas ir lietas, kuras es gribētu, lai viņi katrā tematā
māk, kā prasmi, un tad man pretī ir temats. Nu, tad tās vispārīgās prasmes skaidrs, ka es gribēšu katrā tematā vismaz vienu aprēķinu uzdevumu. Nu, tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka skolēns zina paņemt formulu, ielikt viņā skaidrs, kaut ko aprēķināt. Nu, varbūt arī pārveidot formulu. Man noteikti katrā tematā, un to es skolēniem esmu teicis, ir grafika salīdzināšana. Tas nozīmē, ka grafikā ir divas nevienmēr taisnas, divas līnijas, divas funkcijas, un viņam ir jāsalīdzina, kā tie parametri savā starpā tur atšķiras. Nu, klasiskākais piemērs būtu vienmērīgā kustībā koordināts grafiks, un kurai kustībai ir lielāks ātrums. Nu, un to viņi zina, ka tas būs katrā tematā. Darbs ar formulām tādā ziņā, ka ideālā gadījumā katrā tematā ir viens uzdevums, kurā vienkārši tiek noteikti formulu pārveidošana bez skaitļiem, tādā abstraktā formātā, kā darbs, tāds nedaudz matemātiskāks darbs, bet ar domu, ka viņš to izprot. Skaidrs, ka ir kāda skaidrošanas un pamatošanas uzdevuma, tātad cēlonis, sekas un kā tie sasaistās kopā. Un tad pētījuma plānošana, kas ir vienmēr elements, tātad līdzīgi kā Kristiāna teica, tātad neatkarīgais, atkarīgais lielums un tā. Un šogad arī vairāk man kolēģi pamudināja, ka vajadzētu arī kļūdas ielikt vairāk iekšā. Tad līdz to parādās arī datu apstrāde. Un tās ir tās lietas, kas ir kreisajā pusē, ko jūs redzat, un tad ir temata specifiskās prasmes. Ka šajā gadījumā, piemēram, elektromagnētismā, tās ir divas lietas. Pirmā lieta, ko es skolēniem teicu, ja jūs ieskaitē nelaužat rokas, tad kaut kas nav kārtībā. Un ar to es domāju, visi tie virzienu noteikšanas, ampēra spēka, Lorenza spēka virziena noteikšana, kur tev būs, kurā virzienā ies strāva un tam līdzīgi. Es zinu, ka šajā tematā tā ir kritiska lieta, kreisās labās rokas principi, ko es mācu, es nemācu skrūvi. Un es attiecīgi zinu, ka tas būs iekšā tematā. Un otra lieta, kas šajā tematā ir ierīču skaidrošana, izmantojot elektromagnētisma principus. Jo, ja mēs redzam labajā pusē, tad šajā tematā tas, kā es esmu sev definējis, ka man ir 4 ierīces, kuras viņiem būtu jāprot izskaidrot. Kā darbojas elektromagnēts, elektromotors, ģenerators un transformators. Un katrai no viņām ir apakšā konkrēta fizika. Vai tas ir magnētiskais lauks ap strāvas vadu, vai tas ir amperspēks, vai tā ir elektromagnētiskā indukcija, vai maiņstrāva kopā ar elektromagnētisko indukciju. Un tad līdz ar to, tajā brīdī, kad šis man ir galvā salikts, tad faktiski šeit mēs varam vilkt pretī. Viena prasme vai viena vai divas prasmes uz katru konkrētu temata saturu. Un tā mēs miksējam kopā, lai dabūtu konkrēti, ka mēs esam gan katru saturu pārbaudījuši, gan arī katram saturam un katru prasmi. Ne katram saturam katru prasmi, bet visas prasmes beigās ir noklātas. Un tad ideālajā gadījumā, ja mēs skatāmies starp variantiem, tad, piemēram, darbs ar formulām vienā gadījumā varētu būt pie Lorenza spēka, un citā gadījumā tas varētu būt pie maiņstrāvas vai elektromagnētiskās indukcijas. Ja? Tādā veidā, ka tas var miksēties un dažādās kombinācijās. Ideālajā gadījumā, tad, kad pabeigts veidot pārbaudas darbu, tad ir gan visas vispārīgās prasmes, ieskaitot arī specifiskās noklātas, gan arī visi temata bloki ir noklāti. Tas ir tas princips, kā veidot darbu. Un tad pēc tam ir attiecīgi noteikti, kas ir pie vērtēšanas lietas, ko ņemt vērā, jo šis jau tad ir temats par vērtēšanu. Un tad tas ir par to, ka mums katram apakšpunktam ir konkrēts skaits punktu, ko arī skolēns redz. Tas gan palīdz viņam, gan arī man vērtēt. Protams, ka tas iet kopā ar to, ka tie punkti ir sasaistīti ar kritērijiem. Es pārsvarā izmantoju kritērijus. Man nesanāk labi vai slikti, bet man nesanāk uzrakstīt slā. Varētu, bet es vienkārši to slā iztulkoju kā konkrētas pazīmes vai konkrētas kritērijas, ko es gribu redzēt par katru punktu. Un tad ir attiecībā uz prasmēm ir konkrētas prasmes, ko skolēns jau faktiski kaut kādos gadījumos es redzu, ka viņš jau viņas ieguva savā veidā algoritmiski iegaumējis, bet viņas ļoti labi palīdz pēc tam strādāt. Piemēram, tajā brīdī, ja mēs gribam salīdzināt grafikus, mēs ļoti skaidri zinām. Nofiksēsim lielumu uz vienas asas, salīdzināsim, nolasīsim otras asas vērtības, ieliksim formulā, salīdzināsim un paskatīsimies, kurš lielums tur ir mainījies atbilstoši prasītājiem. Un tas ir konkrēti principi, kurus viņi zina, kurus mēs esam runājuši stundās, kuri tad tiek pārbaudīti arī no ieskaits uz ieskaiti. Skaidrs, ka, ja mēs kaut ko pamatojam, mums vajag pierakstīt formulu, salīdzināšanu izmantojot formulu, tātad mēs pieliekam formulu, ieliekam bultiņus, tas palielinoties, tas palielināsies vai samazināsies. Un skaidrs, ka tajā brīdī, kad mēs skaidrojam, viņiem ir skaidri jāsaprot, kurš ir cēlonis un kuras ir sekas, tā, lai veidotu tās loģikas ķēdītes vai tos principus. Okay. Tie ir principi, un tad es parādīšu uz konkrētiem piemēriem. Man to minūšu skaits ir tik, cik ir, bet, iziesim cauri kaut kādiem piemēriem šajā gadījumā uzdevumiem. Tātad
Šajā brīdī, tātad, kā es teicu, man svarīga lieta ir rokas un virziens. Un tad, attiecīgi, par to bija viens uzdevums, kurā tad viņam ir jānosaka vai jāizmanto spēku darbības virzieni, lai kaut ko atbildētu. Pirmajā gadījumā ir jānoskaidro Lorenza spēka virziens, otrajā gadījumā ampēra spēka virziens, trešajā gadījumā elektromotors. Mēs runājam, ka ir elektromotors, viņš zina, kā viņš griež, bet tad ir jāizdomā, kā strādā strāva. Un ceturtajā gadījumā tā ir elektromagnētiskā indukcija un Lenca likums. Lenca likums pa mīnus zīmi par to, kā mēs vienkārši zinām, kādā virzienā plūdīs strāva. Nu, ja es novērtēju solo līmeni, tad es teiktu, ka pirmie divi varētu būt diezgan solo 1. Nu, varbūt elektrona gadījums varētu būt solo 2, tāpēc, ka tur ir elektrons. Bet tas, kas ir elektromotors un Lenca likums, tas noteikti ir solo 2, jo tur tā informācija ir jāapstrādā. Pirmajos gadījumos ieliec roku, paskaties. Nu, tā es to tulkotu. Nu, pēc tam es saprotu, ka Ludmila diskutēs, ka varbūt būs citādāk. Bet svarīgā lieta par tiem solo līmeņiem ir jautājums, cik daudz mēs tos esam ikdienā trenējuši. Un šīs lietas mēs esam runājuši cauri. Gan Lorenza spēkus, gan ampēra spēkus mēs vairākas reizes katru stundu izgājām cauri, lai viņi tās rokas ielauž. Tad mums bija uzdevums par skaidrošanu. Tātad mēs stundā veltījām atsevišķu laiku, kurā mēs skaidrojam dažādu ierīču darbību, izmantojot elektromagnēta darbības principus. Iespējams, daži kolēģi redzējuši manus piemērus par zvanu, par durvju slēdzeni, un tad mēs vēl pielikām klāt arī, piemēram, drošinātājus, un tad šajā gadījumā elektromagnētiskais svārsts ūdens apgādes sistēmā, kurā gadījumā tad šeit ir, viņam ir jāizskaidro atkal principi tie paši, jāizmanto tātad konkrēts cēlons un seks, un kas notiks ar, tad, ja es izslēgšu vai atslēgšu strāvu vārstā, kas ar vārstu notiks. Un tad šajā gadījumā es to klasificētu kā solo 3 visdrīzāk, jo tā ir, mēs to principu esam mācījušies, bet šī ir jauna situācija. Es gluži neielikt uzreiz solo 4 līmenī, jo ar solo 4 saprotu, ka tad ir jāsakombinē vairākas lietas kopā. Bet tas ir kaut kas jauns, bet viņam principi ir zināmi. Un tad, attiecīgi, vērtēšana šī būtu tas uzdevums, ko varētu vērtēt pa līmeņiem, bet konkrētajā gadījumā tad ir skaidrs par to, ka es saskatu viņa atbildē, kur ir cēlons, kur ir sekas, kā darbojas, kā viņš iesaista elektromagnētu, un vai viņš atbild uz jautājumu, kas notiks, kad to izslēgs. Tātad ir konkrētas lietas, uz kurām viņam jāatbild. Tad mums nāk 4. uzdevums, un man ir 2 minūtes. 4. uzdevums mums bija par ampēra spēku, kurā tad man ir 2 konkrētas prasmes. Pirmajā gadījumā es ielieku klāt aprēķinu, tad es redzu, man ir vienkārši lieta, ka es zinu, ka šajā uzdevumā es gribēšu aprēķinu. Savukārt otrajā gadījumā, ko es definēju kā solo 2, man ir formula, es ielieku skaidrs iekšā, izrēķinu. Un solo 3 līmeņa uzdevums man šajā gadījumā ir par to, kā mainīsies dinamometra rādījums. Tātad viņam ir jānosaka darbības virziens, un tad no tā jāsaprot, vai tas dinamometrs palielināsies vai samazināsies. Un labākajā gadījumā jāsaskaita. Sliktākajā gadījumā es esmu pierakstījis viņam klāt, ja viņš tā nevar, tad mans atbalsts ir, ja tu nevari visu izdomāt, tad vismaz mēģini saprast, kādā virzienā tas iet. Un tad tādā veidā varētu punktu dabūt, ka tu saproti situāciju un mēģini saprast, viņš palielināsies vai samazināsies, jo, ja vērtības nav zināmas, tad tu nevari pilnvērtīgi atbildi iedot, attiecīgi uz dinamometra rādījumu, jo vērtība jau ir no iepriekšējā punkta. Un tad nāk, piemēram, Lorenza spēka sadaļa, un atkal jūs redzat, katrā uzdevumā ir maz punkti, jo mums ir diezgan daudz to satura bloku šajā gadījumā, bet katrā blokā es gribu pamatlietas. Un šeit es izvēlējos, ka pamatlieta mūsu gadījumā ir sakarības iegūšana. Tātad, ja man ir kustība par riņķa līniju, tad mums ir formulas izvedums, darbs ar formulām, formula pat ir iedota priekšā, beigu sakarība pagrieziena rādījus atkarībā no lielumiem. Bet šajā gadījumā kāds atbalsta mehānisms, ko es viņam iedevu, lai viņš tajā uzdevumā saprastu, kurā virzienā iet, ir, kas tur ir vienāds un kā no tā iegūst izteiksmi. Tātad tas, ko mēs sagaidījām un ko skolēni iedeva, ka centratieces spēks ir vienāds ar Lorenza spēku, mēs zinām abas sakarības, ieliekam iekšā, izsakam ēru. Un par to tad ir attiecīgi tie punkti. Un savukārt tā otrā daļa, ko es parasti liktu kā 3 punktus, ja man nebūtu dota sakarība priekšā, ir šī mana minētā taisņu salīdzināšana. Tātad man ir dota situācija, viņam ir jānosaka, kurai daļņai lielāks lādiņš, un tas, kā skolēni šo zina, ka viņi attiecīgi fiksē vienu no asīm, piemēram, šajā gadījumā pie vienāda ātruma, H grafikam ir lielāks pagrieziena rādījus, tātad pie pārējiem lielumiem vienādiem, lielāks rādījus nozīmēs mazāku lādiņu. Jā, tieši tā. Un tā ir tā atbilde, ko es sagaidu priekš 2 punktiem, nolasīt informāciju un pēc tam ielikt formulā. Formula ir zinām. Ja man būtu 3 punkti un formula nebūtu dota, tad viņam viņa būtu jāizdomā.
Bet tas nebūtu šādā situācijā. Tā būtu standarta formula, kas nav apvienota. Un kas būtu, piemēram, spēks atkarībā no magnētiskā lauka, ko jūs redzēsiet vienā no citiem piemēriem. Nu, un tad ir pēdējie uzdevumi, kas mums nāk elektromagnētiskā indukcija. Šeit arī ieliku hipotēzes kā pētniecības elementus, bet tie pētniecības elementi jau mans mērķis nav pārbaudīt viņa hipotēzes uzrakstīšanas struktūru, tāpēc es struktūru iedodu. Es iedodu šajā brīdī, lai viņš iedod vērtību, nu tā kā to principu. Ja viņš saskat principu, tad viņš var ierakstīt to palielināšanos vai samazināšanos. Interesanta lieta, ko bieži vien novēro pie izpratnes, ir par fiksētiem lielumiem. Tātad, lai korekti saprastu vai parādītu, vai skolēns korekti ir sapratis ideju, ir interesanti pajautāt būtiskākos fiksētos lielumus, jo tad tas saprot, vai viņi, jo tad viņš zina, kuri lielumi var ietekmēt eksperimentu un attiecīgi uzrakstīt viņus kā nemainīgus. Un beigās priekš tā solo 3, ja mēs zinām sakarību elektromagnētiskai indukcijai, tad mēs attiecīgi varam sakarībā arī idejiski jau modelēt, kādu varētu potenciāli izskatīties grafiks. Šajā gadījumā tai vajadzētu būt lineārai tiešās proporcijas taisnei, jo EDS ir atkarīgs no N, formula lapā tā formula ir pieejama, un tad attiecīgi viņš uzzīmē taisni un pamato, kāpēc tad tieši tā. Nu, un tad pašas, es tā ļoti ātri pabeigšu, un tad mainstrāvā transformatorā atkal man bija viens uzdevums ar tinumiem, kas bija aprēķins, bet tajā pašā laikā man bija arī lietas, kas bija šeit par skaidrošanu. Piemēram, kāpēc mēs izmantojam mainstrāvu, nevis līdzstrāvu, kurā tad es sagaidītu to, kad viņš izprot, ka elektromagnētiskai indukcijai vajag mainīgu magnētisko lauku, kas tad attiecīgi veidojas no mainstrāvas, nevis no līdzstrāvas. Par A un B punktu, šajā gadījumā es esmu ielicis 1 punktu, bet ja tur labi gribētu, varētu likt 2 punktus, jo katrā no viņiem ir 2 darbības. Lai noteikti frekvence ir jānolasa periods, un tad jāizrēķina frekvence, lai noteikti efektīvo vērtību. Ir no sākuma jānolasa maksimālā vērtība, un tad jāizdala. Bet lielākā daļa skolēnu šo salika iekšā, jo tas tādā nav tāds laikietilpīgs darbs. Bet, ja pilnīgi korekti runāt, es teiktu, tur vajadzētu likt 2 punktus. Tad man kaut kur citur jādomā, kur nolasīt nost. Un šis uzdevums nebija šajā ieskaitē, bet citā variantā. Vienkārši gribēju kā parādīt. Manā gadījumā, ko es runāju par kļūdām, šajā gadījumā viņam ir jau iedota sakarība, un tas, ko es no viņa sagaidu, ir tas, ka viņš prot novilkt attiecīgo matemātisko modeli, kas ir taisne, šajā gadījumā ir tiešās proporcijas grafiks, viņš prot izrēķināt slīpuma koeficientu, un pēc tam no tā slīpuma koeficienta izrēķināt nepieciešamo vērtību un salīdzināt. Es esmu iedevis atbalstu tādā ziņā, ka viņam jau viena taisne ir novilkta, lai viņš tā kā pateikt priekšā, kā izskatās novilkta taisne. Ideālajā gadījumā tur nekā nebūtu, bet šajā gadījumā viņam ir piemērs priekšā, un tad uz tā pamata viņš var saprast, ko un kā darīt. Novilkt taisni un slīpuma koeficientu, un to mēs rēķinām katrā tematā. Un katrā tematā mums arī stundās ir rēķināta slīpuma koeficienti, jo tā ir vienkārši daļa no tā veida lietām. Ja mēs gribam tos taisnes salīdzināt citos piemēros, mums negribot pie slīpuma koeficientiem ir jāatgriežas. Lūk, tādi bija tie piemēri. Es pārtērēju 5 minūtes, bet es mēģināju tā konkrēti iziet cauri gan principiem sākumā, kas man ir fonā, un tad es parādītu, kā es tos principus izmantoju katrā no uzdevumiem. Paldies! Paldies, liels Jāni par stāstījumu. Tiešām bija vērtīgi dzirdēt gan principus, gan arī piemērus, ko rādīja. Manuprāt, tie principi, kas bija tajā vienā no sākuma slaidiem, ka tā varētu kalpot kā tāda laba čekliste skolotājiem, pie kuras tad turēties, gatavojot pārbaudas darbu, jeb kā tāds kontrols saraksts, pārliecināties, ka šie te aspekti arī parādās, gan, piemēram, tas, ka katrs elements tiek pārbaudīts vienu reizi, vai arī tas, ka tiek iekļauts dažādas šīs te, tiek pārbaudīts dažādas skolēnu prasmes, un arī ir šie te daudzveidīgie uzdevuma veidi. Tā kā, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi šo te dzirdēt. Paldies! Tā, es tūlīt paskatīšos. Īsti komentāri nav, vienīgi ir jautājums par 4. līmeņa uzdevumu. Šeit kāds nesaskatīja 4. līmeņa uzdevumu. Jā, viņi arī nebija. Viņi arī nebija, jo šajā brīdī tas, kā es esmu... Kā noteikumus buki nesaki nevienam to vispār. 4. līmeņa uzdevums ir tad, kad tu kombinē vairākas lietas kopā, kuras viņš saliktu.
Tev Nē, neliekas, ka ierīces darbības skaidrošana varētu būt, ja viņš šādu ierīci neredzēja pirms tam, ne? Jā, viņš nebija redzējis tādu ierīci, bet mēs skaidri zinājām principus šajā gadījumā. Mēs bijām stundā jau runājuši principus un izskaidrojuši 3 vai 4 ierīces pirms tam. Tāpēc es attiecīgi šo uzdevumu vairs neliku kā 4. līmeni. Teiksim, ja man būtu, ja tā ierīce būtu pilnīgi no nulles, tad es domāju, tas būtu 4. līmenis, kad ir jāsakombinē vairākas lietas. Piemēram, tajā brīdī, kad mēs skaidrojām, mēs stundā skaidrojām to saucamo drošinātāju, kas nav drošinātājs angliski, to sauc par circuit breaker, jeb to strāvas slēdzi, kas atslēdz mums parasti elektrību, to sauc par pusautomātiem ikdienā. Tad tur kopā, ja mēs saliekam vairākas lietas, jo tur ir gan elektromagnetisms, gan atsperes darbības princips konkrētajā schēmā, tad to es redzētu kā 4. līmeņa uzdevumu, kurā mēs saliekam vairāku tematu lietas kopā. Šajā brīdī man no citiem tematiem labākajā gadījumā parādījās šis te 2. Ņūtona likums vai spēku saskaitīšana. Pārējais viss bija šī temata ietveros. Līdz ar to līdz to es domāju, ka viņiem pilnībā pietiktu ar 3. līmeni, kamēr viņus izskaidro, lai pēc tam tiktu. Un stundās tajā procesā ir bijuši sarežģītāki uzdevumi, bet šeit es nespēju ievietot. Man kaut kā nesanāca. Ja jūs varat, es varu noklasificēt viņu kā 4. līmeni, bet manā tajā izpratnē, kā es to sapratu, tad tas vairāk ir 3., jo viņi ar viņu gan rezultāti liecina, ka viņi diezgan labi tika galā, gan arī tas visdrīzāk ir tāpēc, ka mēs to bijām skaidrojuši stundā un vairākas reizes tam strukturēti atsevišķu stundu tam veltījām, kurā mēs vairākas reizes izgājām dažādiem piemēriem gan kopā, gan individuāli cauri. Jā, Jāni, paldies. Manuprāt, arī šis tāds vērtīgs komentārs, ka vai tas ir 4. līmeņa uzdevums, to jau ietekmē tas, vai, teiksim, skolā, klasē jau skolotājs ar skolēniem kaut ko līdzīgi ir darījis, vai varbūt viņiem tas pilnībā kaut kas jauns parādās, piemēram, tas pats uzdevums par to drošinātāju vai par to ūdens slēdzi. Tā kā, jā, šis, manuprāt, vērtīgi, ko arī skolotājiem vienkārši plānojot tos uzdevumus un nosakot līmeņus dzirdēt. Labi, es skatos, ka mums jau ir Kārlis uzlicis savu prezentāciju, tad, Kārli, dodu vārdu tev. Tā, ka var dzirdēt, ja? Jā. Es tiešām būšu ātrs. Mums šodien Jelgavā mērs sveic par veiksmīgiem zinātniskajiem darbiem skolēnus un skolotāji aicināti. Tā kā 6 jau jābūt, tur tiešām būšu ļoti, ļoti ātri. Es dalīšos ar konkrētu piemēru, kā mācīt, kā es mācu un vērtēju prasmi tematā miera darbību spēku 10. klasē. Jo stāsts ir par to, ka mēs jau visi zinām, ka skaidrošanas uzdevumu paliek aizvien vairāk. Kā jau kolēģi teica, 10. klasē mēs saņemam bērnus no dažādām skolām, mēs viņus nepazīstam. Tā kā mēs viņiem varam iedot to pašu 9. klases darbu. Es neatceros, pēc pāris gadiem 9. klasē darbs. Mēs jau redzam, ka jau uzdevumā ir pateikts, ka par sadzīves skaidrojumu saņemsiet 1 punktu, lietojot atbilstošus jēdzienus un likumsakarīgus, saņemsiet maksimāli 2 punktus. Tas par to, ka bremzēšanas ceļš apjā laikā ir lielāks. Tagad varbūt kāds man atbildēs, vai kādam no šiem skolēniem šīs atbildes nāk vēl sen, neskatāmies uz latviešu valodu, vai kādam mēs varam ielikt 2 punktus, kā es domāju. Varbūt kāds grib tā nokomentēt. Ja ne, tad parunāšu pats ar sevi. Priekšpēdējais? Ziemā, ja sniegs, tavs brāņšanas grib. Starp ceļu ir mazāk. Jā, varbūt, bet tas, ko es gribēju parādīt, ir tas, ka visi skolēni saprot šo te ideju. Bremzēšanas ceļš slapjā laikā ir lielāks, bet īstenībā stingri jāpiedomā, vai kādam tos 2 punktus tiešām var ielikt. Tāpēc, ka nav ne tā skaidrojuma struktūra, nav arī, varbūt viņš izmanto bremzēšanas ceļš, verze parādās, jā, varbūt inerce trūks, bet mēs jūtam, ka trūks šī te jēdzieni korektums. Tāpēc, jā, šis ir viens no maniem mīļākajiem slaidiem, ko izveidojusi, man liekas, Sīts. Ja skolēns vienkārši atbild uz testa jautājumu, viņš principā atceras vai kaut ko liki zina.
ja viņš skaidro situācijas, tad jau mēs varam pārliecināties, ka viņam ir šī izpratne, kas es uzskatu, ka ir pats galvenais mūsu fizikas kursā, ka veidot izpratni par šiem procesiem noteikumu sakārt. Protams, tad 10. klasē sākumā, pirmajā semestrī par kustību es īsti šo neizmantoju, tur tā skaidrošanas situācijas ir ļoti, ļoti maz. Šo es sāku pa lielam mācīt un turpinu 10. klases 2. semestra līdz 12. klases beigām. Es izmantoju šo te gatavo skaidrojumu par kas ir labs skaidrojums. Neesmu viņu veidojis pats, esmu paņēmis to kaut kurienes, jo mūsdienās jau tie materiāli ir tiešām daudz. Tik jāmāk viņus atrast un saprast, kas kuram ir tas pilstošs. Tā ideja ir ļoti vienkārši. Tad pamatkursā es tomēr ar skolēniem runāju, es dodu šo sniegumu līmeņa aprakstu, tas tā kā daktu buklets viņiem stāv priekšā. Jā, tas ir avots, ko viņi katru reizi var izmantot. Pirmajā stundā mēs principā ļoti daudz laika veidojam, kad mēs meklējam šīs atslēgas vārdus, kas katrā ir būtiski man mazinājies. Un, ja jūs te pat pieskatītos, ja tad sāc apgūt, tas ir tiešām neprecīzi, nepilnīgi skaidrojumi, turpina apgūt, ir kā skaidrojums, tas ir tas, ko es rādīju, tā kā skaidrojums ir saprasts, ir kaut kāda struktūra neliela ievērota. Jūs skolēni zina, bet tā līdz galam mēs tos maksimālos punktus ielikt nevaram. Un tad pamatkursā es tiešām koncentrējos uz šo te apguvis padziļināties, uzskatu, tas varbūt ir vairāk padziļinātajam kursam, kad ir veiksmīgs skaidrojums, ievēro gan struktūru, izmanto pierādījumus, kas ir dati no bildes, dati no sava darba, definīcijas vai jebkas cits, kas mums fizikā vienmēr ir. Un, protams, saprotams, lietot zinātniskās valodas stils. Mēs nestāstam savam draugam pie kāda kausa vai pie kaut kā tāda. Ja, tad mēs tomēr mēģinām šo skaidrot zinātniski. Šī ir tā stunda, kad mēs strādājam par šo. Un tad, jā, arī mēs varējām redzēt jaunajos materiālos, tajā, kas pagājušo gadu nāca klajā, man liekas, arī materiāla autori, man liekas, 10 stundas bija pa Ņūtona likumiem sākumā, miedarbību un spēku. Kāds 8 riktīgi bija. Piekrītu, es arī uzskatu, ka Ņūtona likumi ir svarīgi un paralēli visām tiem testa jautājumiem, uzdevumu rēķināšanai es lieku skaidrot situācijas, ļoti primitīvi sasniedzamie rezultāti, mācīt izskaidrot katru Ņūtona likumu. Ja, un kā jau fizikas skolotāji mēs zinām, ka principā mēs varam dot jebkādu bildi. Principā, ja. Man liekas, ka šīs bildes esmu, nezinu, no jebkāda fizika ņēmis, kas noteikti dzīvē ir dalījies. Tā man pieeja ir tāda, ka pirmo Ņūtona likumu tas skolotājiem ir lielākais darbs. Mēs, protams, vienu piemēru izrunājam kopā. Izrunājam, ka nav tikai viens un pareizs skaidrojums. Noteikti parādu uz tāfeles kādu 1-2 piemērus, un tad viņi raksta šo te situāciju sev konkrētai bildē. Man katram skolēnam ir sava bilde, tiešām tur var iedot gandrīz kādu situāciju, kur atrast šo Ņūtona likumu. Un tajā pirmajā reizē viņš saņem atgrieznisku saiti tieši no manis. Tas ir baigais darbs, bet es uzskatu, ka tas ir to vērts. Pašā sākumā, jo ir skolēni, kas skaidro pirmo reizi, kā es minēju, nāk no citām skolām. Tad, kad es atgriezu savu vērtējumu par skaidroto situāciju, kad ķeramies klāt otram Ņūtona likumam, tad viņš saņem atgriezienisko saiti no skola biedra. Ja, tad atkal ir 2 varianti, viens raksta viens raksta otru, abi apmainās vietām, un pēc šī snieguma līmeņa apraksta mēģina izvērtēt savu klases biedra sniegumu. Ja, tad atdod atbildību jau vairāk viņiem. Un, kad nonākam pie 3. Ņūtona likuma, tad jau strādā katrs par sevi, raksta šo skaidrojumu, tad ņem priekšā šo snieguma līmeņa aprakstu un mēģina jau pats izvērtēt, vai ir sasniedzis visos 3 rādītājos šo posmu apguvis. Tas paņem laiku, papildus paņem laiku, tā jau grūti visu paspēt, bet es personīgi uzskatu, ka tas ir to vērts, jo tā skaidrošana pēc tam visos nākamajos tematos jau tāpat parādās. Tad tēmas noslēguma darbs man ir alternatīvais pārbaudas darbs, kur principā viņi filmē video par Ņūtona likumiem.
Godīgi sakot, tā kā man ir ļoti daudz klases, es ļauju strādāt pāros, bet izcili būtu, ja viņi strādātu pa vienam, pa lielam, tad mani kritēriji nekas nav mainījies. Esmu paņēmis šo te apguvis posmu, kas ir 3 punkti maksimālais, pielicis klāt 2 kritērijus, piemēros ir apskatīts dažādas situācijas, nu, lai nav tā, kad visos 3 Newtona likumos tur uz pārdevēja mētā bumbas, ja, un tad mēģināju tur pielikt klāt kaut kādu radošumu. Varbūt nav visi 4 solo līmeņi, teiktu, ka te vairāk ir 2. un 3. pārsvarā. Es teiktu, ka īsti neparādās, vienīgi, ja ir kaut kāda. Nu, es tev rakstīju video piemēru radoši veidoti, kas nav iepriekš redzēti. Nu, varbūt tāda situācija tiešām, kas ir super interesanti, kur viņš saskatīs kādu video. Bet, nu, es nesaku, ka šis ir tāds labākais, bet tā, jā. Tad, principā, visu janvāri es pavadu Newtona likumos, mācot, rēķinot un skaidrojot. Tā, tas arī viss. Es nevaru parādīt, bet idejas pēc es negribu teikt, ka es ieliku labākos piemērus. Es nemācēju parādīt datorā, tāpēc es tos, ko 2 es iemetīšu čatā. Varbūt, ja kādam ir interese, var paskatīties to skolēnu veikumu. Tā, tas no man arī viss. Ļoti labi, paldies. Jā, paldies, Kārlis. Ja kāds grib, jā, paskatīties, bet, nu, tie ir kaut vienkārši piemēri. Es nesaku, ka tie ir labākie, es saku, tie ir vienīgie, ko es atradu, kas man ir sūtīti. Jā, paldies tev liels par stāstījumu. Manuprāt, ļoti vērtīgi, ka tu snieguma līmeņa aprakstus, nu, to tabulu, jeb tos kritērijus izmanto jau pašā mācību procesā. Tad skolēni nevis tikai, lai novērtētu skolēnu veikumu, bet šajā procesā gan skolēni paši var sev novērtēt, mācoties, skaidrot, gan arī savstarpēji var sniegt šo te atgrieznisko saiti. Man liekas, ka tas arī vērtīgi, ka skolēni var vērtēt citu darbus, jo saprotams jau, ka viņi var gan mācīties no klases biedra, gan arī paši iemācīties kaut ko labāk sniedzot atgrieznisko saiti klases biedram. Protams, arī atgriezniskā saites sniegšanas šī prasme tādējādi tiek attīstīta. Un vērtīgi, ka šo te alternatīvo pārbaudas darbu īstenībā, manuprāt, būs arī skolotājiem interesanti un vērtīgi redzēt to skolēnu sniegumu. Jā, paldies tev, Kārli. Un jā, vēl vienreiz paldies visiem runātājiem. No manis vēl būs pāris tādi noslēguma vārdi, bet pirms tam es vēlos, lai katrs no klātesošajiem uzraksta vienu tādu galveno atziņu, ko no šīs dienas paņems. Vai varbūt kādu ideju, kas jums patika, un to es palūkšu jums ierakstīt menti.com, bet tūlīt arī jums nošērošu, kā tur piekļūsiet. Jā, tad atveriet lūdzu saiti. Es to ierakstīšu arī šeit čatā, lai vieglāk. Šo saiti varat nokopēt un tātad ielīmēt savā internetu pārlūka adreses joslā, vai arī varat noskanēt ar telefonu, ar vietālruni šo te kvadrātu kodu un arī piekļūt šim te, nu, tādai tā kā interaktīvajai anketai, kur varēsiet tad ierakstīt vienu galveno atziņu vai ideju, ko iegūt šajā seminārā, un tad arī aplūkosim, ko jūs esat sarakstījuši. Došu, nu, burtiski minūti šim uzdevumam.
Nu, lūk, un šeit jau arī varat redzēt, un arī runātāji var redzēt atziņas, kas ir no šīs te dienas. Tātad patika gan par laboratorijas darbiem, gan par pārbaudas darbu formu daudzveidību, kas tika minētas. Tātad, jā, arī vērtīgi bija uzzināt, ka mēs varam izmantot iepriekšējo gadu diagnostikas darbus. SLA izmantošana, plānošana, arī tātad tematiskā plāna veidošana, alternatīvie šie pārbaudas darbi. Jā, ļoti jauki un daudz piekrīt, ka arī Jāņa tās struktūra prezentācijas bija ļoti skaidra un saprotama un arī, protams, vērtīga informācija. Labi, nu tad paldies jums arī par atgrieznisko saiti. Vēl pēdējās divas lietas es pateikšu. Tūlīt arī nokopīgošu vēl vienreiz prezentāciju. Kas ir, jā, tad tās atlikušās lietas saistībā ar gaidāmajiem vēl pasākumiem, kas mums būs. Jā, tad 18. jūnijā būs tiešsaistes seminārs par mākslīgā intelekta izmantošanu dabaszinātņu mācību jomas priekšmetos. Tad esat arī aicināti ielikt kalendāros, ja jums tas interesē. Tad tas notiks platformā Zoom, un tad norises laiks, kā jau ierasts, 15:30 līdz 17:00, un šeit ir arī reģistrēšanās saite semināram. To es arī ielikšu čatā, lai jums ir vieglāk to atvērt. Jā, tad varat šobrīd atvērt un to pašu reģistrēšanos veikt vēlāk, vienkārši lai stāv interneta pārlūkā kādā no logiem. Bet šo informāciju jūs droši vien jau arī esat saņēmuši e-pastos. Tātad tika izsūtīts no VIA jūnija plānotie pasākumi. Bet, jebkurā gadījumā, es to tāpat vēlreiz jums vēlāk kaut kad nosūtīšu e-pastos, jo saprotams jau, ka reizēm nesenāk varbūt uzreiz pieteikties, un tad vēlāk sanāk aizmirst, nu tad drošības pēc vēl atgādināšu par šo te semināru. Un vēl atgādināšu par pieteikšanos, bet droši varat jau pieteikties uzreiz. Nu, un tad vēl noslēdzošā lieta. VIA šobrīd īsteno aptauju pedagogiem par šo te profesionālo atbalstu, lai vienkārši mēs varētu jau tā mērķtiecīgāk plānot tās aktivitātes, kas ir aktuālas tieši jums. Un tieši tādēļ vēlamies arī noskaidrot, kas ir tās jūsu aktualitātes. Tāpēc ir vēl viena anketa, jo šobrīd diezgan daudz tās anketas, bet saprotams jau, ka, lai mēs pieņemtu datos balstītus lēmumus, tad tie dati arī ir jāiegūst. Un, protams, jau, ka jūs jau arī esat tie, kuri vislabāk zina, kas jums ir vajadzīgs. Tieši tādēļ es ierakstīšu arī nākamo saiti. Šī ir tai aptaujai, tātad par profesionālās pilnveidas vajadzībām jums. Aptauja prasīs kādus 10 minūtes vismaz. Viņa ir tāda diezgan apjomīga, bet es pats pildīju, man pietika ar 10 minūtēm. Jautājumi daudz, bet nenobīsties, jo daudz ir vienkārši izvēles jautājumi. Tā, es tūlīt ierakstīšu šo saiti vēl, ja nepaspējāt jau ierakstīt. Un, jā, tad varat arī atvērt kādā no interneta pārlūku logiem, lai šobrīd jau ir tā pieejama, bet šis arī tika jau iepriekš sūtīts jums e-pastos, un šī te aptaujas saite ir pieejama arī šajā digitālajā skolotāju istabā. Tā kā, ja gadījumā nesanāk šobrīd vēl atvērt, tad droši var doties uz digitālo skolotāju istabu, fizikas skolotāju, un tur to saiti arī atradīsiet.
Labi, tas arī no manas puses šodien ir viss. Jā, tad vēl vienreiz milzīgs prieks par pieredzes stāstiem un prieks arī, ka jau norādījāt šajā refleksijā, ka daudz ko vērtīgu uzzinājāt un arī vērtīgas idejas paņēmāt šodien. Nu, ar to arī noslēdzam šo semināru un tiksimies tad jau kādās no nākamajām aktivitātēm. Paldies jums un visu labu! Vai veiksmīgi eksāmeni skolāniem rītā? Jā, tas ir ļoti svarīgi.